Sveicināti! Studijā Inga Zelča un mūsu raidījums Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Mūsu pēdējos raidījumos mēs apspriedām klimatu no 3 aspektiem. No politikas viedokļa, kur runājām ar ministru par mūsu iespējām un tas, kas tiek ierosināts no valsts puses, ar speciālistu, kurš mums stāstīja, kā mēs katrs varam iesaistīties ikdienas klimata ilgtspējas jautājumos, un no zinātnes viedokļa, kā tiek vākti dati un ko ar šiem datiem var iesākt tālāk. Un tad šo raidījumu vēlos veidot tādu kā apkopojumu. Šos visus 3 virzienus salikt kopumā un saprast, kā viņi viens ar otru iedarbojas un kā tas ietekmē mūsu ikdienu un ko mēs ar to varam iesākt tālāk. Bet pirms es stādu priekšā manu šodienas viesi, vēlos tikai atgādināt, ka raidījumu var redzēt Alisa Radio Plus sociālajos tīklos, YouTube, TikTok un Facebook kanālā, kā arī rakstu formātā Latgales laiks, graņi.lv un Alise Plus mājaslapā. Nu tā, mans viesis šodien ir Jānis Brizga. Jānis ir bijis... Sveiki, Jāni! Stādīšu priekšā. Jānis ir bijis starptautiskā NVO sadarbības tīkla ANPED valdes priekšsēdētājs, Pasaules dabas fonda vides politikas programmas direktors, kā arī koalīcijas par tīru Baltiju Latvijas biroja izpildirektors. Viņš ir ieguvis doktora grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē, kur absolvējis arī maģistratūru un bakalaura studijas publiskajā pārvaldē. Jāņa profesionālā darbība saistīta ar ilgtspējas patēriņu un dzīvesveidu, oglekļa pēdas aprēķiniem un vides pārvaldību. Viņš ir Skorai Eiropas ilgtermiņa patēriņa pētniecības tīkla valdes loceklis un Eiropas vides biroja padomes loceklis. Šobrīd Jānis Brizga ir vadošais pētnieks un docents Latvijas Universitātē un biedrības Zaļā brīvība valdes loceklis. Jāni, vai es visu pateicu, jūsu visus sasniegumus? Ļoti garš tas ir. Kaut kas, ko vēl varētu pielikt klāt? Ļoti jauki. Es domāju, ka pietiek. Pietiek. Visa jūsu darbība, izglītība ir saistīta ar klimata ilgtspēju. Bet šobrīd, ja mēs apskatāmies uz to, kāda reakcija nāk no iedzīvotājiem, un kāpēc ir tik ļoti saspringta attieksme pret šo klimata ilgtspējas jautājumu? Kāds būtu jūsu tāds viedoklis, ko jūs varētu raksturot? Es domāju, mūsdienās sabiedrība kopumā polarizējas, mēģina nostāties kaut kādās noteiktās pozīcijās, un kaut kādā veidā šie vides un ilgtspējas jautājumi ir iekļuvuši šajās polarizācijas lokā, kur mēs mēģinām kaut kādā veidā nodefinēt, kur mēs atrodamies. Es domāju, tas ir saistīts arī ar to, ka daudz no šiem klimata pārmaiņu risinājumiem ir saistīti ar tādu mūsu ikdienas dzīves jautājumiem, kas ir enerģijas nodrošinājums, kādās mājās mēs dzīvojam, kā mēs pārvietojamies, kādu pārtiku mēs izmantojam. Un, ja mēs gribam kaut ko šeit mainīt, tas var radīt cilvēkos neapmierinātību, kā bieži vien pārmaiņas pašas par sevi daudziem cilvēkiem ir tādas nepatīkamas, sarežģītas, cilvēki negrib pārmaiņas, viņi vairāk grib stabilitāti un tādu drošību, vai ne? Līdz ar to te var rasties tāda nedrošības sajūta par nākotni, par neskaidrību, ko tad tas nozīmēs, ja mēs runājam par to, ka mums ir jāatsakās no dabas gāzes izmantošanas, jāmēģina atrast jauni veidi, kā mēs apsildām mājokļu, kā mēs ražojam elektrību, kā mēs ražojam siltumu. Klimata pārmaiņu risinājumi ir saistīti arī ar mobilitātes izmaiņām. Mēs aicinām cilvēkus mazāk braukt ar privāto automašīnu, vairāk izmantot sabiedrisko transportu, kas daudzos gadījumos var būt sarežģīti, grūti, lauku teritorijās bieži vien ir neiespējami izmantot sabiedrisko transportu, dēļ tā, ka tie maršruti nav vai tā regulāritāte ir ļoti, ļoti zema. Vai pārtiks jomā, piemēram, ir dzīvnieku izcelsmes pārtiks produktu patēriņš ir viens no tādām klimata problēmu jomām, tad mainīt kaut ko diētā, tas arī var cilvēkiem likt tā sajūst, ka tas tāds privāts, personīgs uzbrukums viņa pārtiks izvēlēm. Es domāju, tur dažādi noteikti nav vienas atbildes, bet dažādi šīs lietas var radīt tādu papildus stresu cilvēkos. Jā, ejot tā pēc kārtas, ir tā, ka
parunājot par šiem visiem jautājumiem no zinātnes aspekta, tad viņi ir visi pamatoti. Bet vienalga rodas tā plaisa un sabiedrības attieksme, ka viņi tā kā nenotic tai zinātnes datiem. Kāpēc rodas šī plaisa? Jo faktiski šīs visas lietas tiek pamatotas arī no zinātnes puses. Jā, zinātne ir diezgan viennozīmīga, ka mums ir daudz kas jāmaina tajā, kāda ir tā mūsu šodienas uzvedības paraduma, kā mēs ražojam lietas un patērējam. Bet es piekrītu, jā, mēs esam veikuši arī tādus pētījumus, novērtējumus, gan aptaujas, gan fokus grupas ar cilvēkiem, kur mēs runājam par dažādām šīm izvēlēm. Un cilvēki ir gatavi darīt dažādas lietas, kas tā būtiski nemaina viņu ikdienas dzīvesveidu jautājums. Ja? Tur uz veikalu ņemt audumu maisiņu vai varbūt arī izmantot kaut kādus tehnoloģiskus risinājumus, siltināt mājas, ja? vai kaut kādas tādas lietas, kas neprasa zaudēt kaut kādu komfortu, kas neprasa kaut ko mainīt tajā, ko mēs darām, bet mēģinājumi ar tehnoloģiskiem risinājumiem atrisināt. Pat tāds varbūt citreiz liekas tāds pretinīgs jautājums par elektromašīnām. Arī tas parādās aptaujās, ka cilvēki ir gatavi pārsēsties no privātās iekšzemes dzinēja, no sava dīzelīša vai benzīna mašīnas uz elektromašīnu. Un tur vairāk ir problēma ar to, ka cilvēkiem nav pietiekami daudz līdzekļu, lai to viņi varētu izdarīt. Ja? Un tāpēc viņi to negrib. Bet kopumā cilvēki būtu gatavi šādas tehnoloģiskas pārmaiņas. Bet tu joprojām brauc ar automašīnu, tu vienkārši nebrauc ar iekšzemes dzinēju, tu brauc ar elektrisko mašīnu. Ja? Un tas neko daudz nav prasījis izmainīt tavos paradumos. Bet jau tie, kas ir aktīvi autobraucēji, tad viņus pārsēdināt piemēram sabiedrisko transportu. Tad tas jau ir sarežģīts izaicinājums. Cilvēki ir pieraduši pie kaut kādām noteiktu komforta, noteiktām izvēlēm, noteiktiem maršrutiem un tam līdzīgi. Es sadzirdēju, ka tiek veidotas fokusu grupas, ir veidoti pētījumi, tiek tas viss pierādīts. Bet vai arī šos visus pierādījumus, kā jūs no sava skatu punkta sadzirdat politiķi, un viņi vai arī to ievieš kaut kādos lēmumos politiskos? Kā jūs to redzat, cik tas strauji notiek, teiksim, Latvijā? Jā, politiķi, arī šeit mēs, protams, ejam dažādos virzienos. Politiķi nav visi vienādi, ir dažādas politiskās grupas, un viņiem var būt atšķirīgi skatījumi uz šīm lietām. Bet kopumā mēs redzam, jā, ir atbalsts arī tādām lietām kā ēku siltināšana. Mums ir speciāli līdzekļi no Eiropas fondiem, savādāk pašvaldības atbalsta. Sabiedriskais transports tiek kaut kādā veidā studēts, bet tur, protams, arī tas naudas jautājums, cik daudz mums to finanšu līdzekļu ir pieejami. Man liekas, ka arī šajā politiskajās izvēlēs politiķi bieži vien mēģina atrast kaut kādu tādu universālo instrumentu, ar kuru palīdzību tad mēs visu tiksim galā. Bet tie paši mūsu pētījumi rāda, ka tās mūsu ikdienas izvēles ir diezgan tādu kompleksu jautājumu rezultāts. Respektīvi, nepietiek tikai ar infrastruktūru vai ar to materiālo nodrošinājumu. Ir jautājums par vērtībām arī. Kādas ir tās mūsu vērtības, ko mēs uzskatām par pareizi, ko par nepareizi, kāda ir šīs, varbūt, attieksmes jautājumi. Un to, protams, politiķiem izmainīt nav tik vienkārši. Tas ir tāds lēnāks process un sarežģītāks. Ir bieži vien arī jautājums par prasmēm, par zināšanām, vai cilvēkiem ir pietiekams prasmes, kaut kādas lietas izmantot, kaut vai velo braukšana, ja? Nepietiek vienkārši to, ka tev ir velosipēds, ja tev ir jāmāk ar viņu braukt, tev jāzina ceļu satiksmes noteikumi, ir jābūt kaut kādai infrastruktūrai par to, ka tas ir tiešām droši pārvietoties, nebaidies, ka tev fūri uz ceļa aizķers un notrieks, ja? Ko pārējie par to teiks? Ko kaimiņi par to teiks, ka es braucu ar velosipēdu, nevis ar mašīnu, vai ne?
mašīna bieži vien ir status simbols daudziem cilvēkiem, kas norāda to, ka tā ir veiksmīga dzīve. Ja, ja mēs uzskatām velobraucēju, ka tie droši vien, ka nav naudiņas, lai nopirktu mašīnu, tāpēc viņš brauca velosipēdu. Un tas var ierobežot cilvēku izvēlēties šādas lietas. Un nevienmēr to atbildību, protams, mēs varam uz individu visu uzlikt. Ir jautājums par to, kāda tiešām ir šī atbalsta apkārtējā infrastruktūra, kāda ir varbūt nodokļu stimuli un tam līdzīgi. Un visu to salikt kopā bieži vien ir problemātiski. Tas bieži vien arī prasa ļoti ilgu laiku. Mūsu politiķi bieži vien strādā tādos 4 gadu periodos, vai nekādi tas ir vēlēšana periodi. Un tur nevienmēr mēs varam sagaidīt gaidāmos tos pozitīvos rezultātus. Tas, protams, ir šķēršļs tāds politisks. Tas, ko es sadzirdēju, ir tā, ka jūs tā kā arī pamatojat zinātnieki. Zinātne apstiprina kaut kādas lietas, politiķi uzklausa un cenšas viņas arī realizēt, bet vienalga, ja mēs apskatāmies to attieksmi no sabiedrības, ka par klimata un enerģētikas jautājumiem ļoti bieži izskan, ka tomēr tas ir uzspiests no augšas. Kāpēc tieši par klimata un enerģētikas jautājumiem, lai ko arī ieviestu politiķi, sabiedrības uzskats, nē, tas nav pamatots, tas ir domāts naudas kādam iegūšanai vai kaut kam faktiski, ka tas ir uzspiests no augšas. Kāpēc ir tieši šajā jautājumā tā? Es domāju, arī šeit ir vairāki iemesli, kā veidojas šis sabiedrības uzskats. Protams, ir ļoti daudz dažādas ekonomiskās intereses, kas ir atkarīgas no šodienas noteikumiem. Ja? Ir naftas industrija, kura negrib, lai naftas patēriņš samazinās, vai citu šo fosilo energoresursu. Un viņi jau vairāku gadu desmitu garumā ļoti aktīvi lobē un aizstāv savus intereses, mēģinot visādos veidos ietekmēt sabiedrības viedokli. Tas varētu būt viens tāds iemesls, ja, kas veido arī mūsu uzskatu, ja, par to, ko mēs domājam. Bet šeit arī, man liekas, interesants bija Rīgas Stradiņa universitātes pētījums par to, kādā veidā mēs runājam par klimatu pārmaiņām, kur viņi diezgan skaidri norādīja to, ka paši politiķi bieži vien runājot par klimatu pārmaiņām, izmanto šo Eiropas retoriku, valodu par to, ka mums tas ir jādara, tāpēc, ka mums ir direktīva no Eiropas Savienības, kas to prasa, vai mums ir kaut, respektīvi, ka mums šis ir jādara nevis dēļ mums pašiem, nevis mums tas ir svarīgi, bet mums ir svarīgi izpildīt Eiropas Savienības direktīvu, vai mums ir svarīgi to darīt, tāpēc, lai dabūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Ja? Un tas šāda veida valoda un atziņa tad arī nostiprinās, protams, sabiedrībā. Mēdī to pārpublicē, ko politiķi saka, un šāda veida skatījums uz klimata jautājumiem kļūst par normu un tādu pamatu tādu diskursu arī sabiedrībā. Un tādā veidā tas galīgi nepalīdz to jautājumu risināšanai, kā jūs jau minējāt. Tas rada to sajūtu, ka mūs no malas kāds uzspiež, un kad tas nav mūsu pašu interesēs, bet ir kaut kādas citas intereses, kuras mēs mēģinām šādā veidā apkalpot. Un ja būtu jāpapildina, tad šī retorika vairāk virza uz priekšu ilgtspējas ekonomiku, vai tomēr tad bremzē? Es domāju, tādā ilgtermiņā tas bremzē un ierobežo, jo tas rada tādu sabiedrības tādu negatīvu nostāju pret šiem jautājumiem. Un manā skatījumā tas nepalīdz īstermiņā. Varbūt viens politiķis mēģina otram politiķim pamatot, kāpēc mums kaut kas ir jādara, tāpēc, ka mums ir Eiropas Savienības prasības un mēs neko te nevaram darīt, jau mums sodi būs jāmaksā. Bet ilgtermiņā sabiedrība to saredz tad kā tādu no malas uzspiestu pienākumu kaut ko darīt, nevis mūsu pašu interesēs. Es domāju, mums daudz vairāk ir jāskaidro šīs klimata pārmaiņu ietekmes tieši Latvijas kontekstā, un mums arī šeit ir diezgan daudz dažādu pētījumu. Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ir veids modelēšanu arī par to,
klimats varētu mainīties Latvijā, ir dažādi šie pielāgošanās novērtējumi gatavoti, ja, ko šīs klimata pārmaiņu, kā šīs klimata pārmaiņu ietekmes varētu izpausties attiecībā uz mūsu veselības aprūpu, uz infrastruktūru, uz dabas vidi, uz citām lietām. Ja. Un par to varbūt tad, mēs pārāk maz varbūt par to runājam. Ja. Mēs vairāk runājam par šiem Eiropas Savienības normatīviem, kā par tām izmaiņām, ko mēs varam vērot dabā un arī to, kādas viņas varētu būt nākotnē, jo daudz, kur, protams, klimatam ir tāda ļoti liela inerce. Ne viss, ko mēs darām šodien, uzreiz izpaužas kaut kādās konkrētās sekās, un tas ir problemātiski, tad to izskaidrot, jo ir nobīdi gan laikā, gan telpā, ja mēs braucam ar automašīnu, un nekas jau uzreiz nenotiek, ne? Nav tā, kad aiz mums, tad tur viss brūk un gāžās, ja? Tās ietekmes varbūt būs redzamas pēc gadu desmitiem. Tas nozīmē, ka faktiski, ja politiķi vairāk balstītos nevis argumentējot, ka mēs pieņemam šo lēmumu uz Eiropas Savienības direktīvām, bet mēs šo lēmumu pieņēmam balstoties uz zinātnes pētījumiem, datiem, apgalvojumiem un redzam, kā tas nāks par sliktu vai kas mainīsies, tad tas cilvēki ieklausītos vairāk. Laikam. Jā, tā es uzskatu. Ļoti svarīgs klimata pārmaiņu jautājumos un tas klimata politikas ieviešanā ir šis arī sociālā taisnīguma aspekts. Tas tikai tagad pēdējos gados nesen ir parādījies. Latvija ir izstrādājusi arī šo sociālo klimata plānu, jo mēs negribētu nonākt situācijās, protams, kur klimatu pārmaiņu risinājumi palielina nevienlīdzību vai palielina nabadzību kaut kādos Latvijas vietās, kas nebūtu kaut kas tāds, kas palīdzētu šīs politikas ieviest. Ja? Ja mēs redzam, viens piemērs ir Francijā, varbūt atceraties pirms daudziem gadiem bija šīs dzeltenās vestes, kur cilvēki izgāja ielās dzeltenās vestēs, un tad brīdinājumi, ko velkt, ja piemēram mašīna uz ielas ir salūzus. Ja? Tas bija reakcija uz prezidenta plānu palielināt akcijas nodokli degvielai. Cilvēki teica, ka viņi saprot klimata mērķus, bet viņi neredz īsti, ka viņiem tiktu piedāvātas alternatīvas. Ja? Ko tad viņi citu darīs? Viņi vienkārši dabūs maksāt lielāku naudu par degvielu, ja? Bet viņiem nav citu alternatīvu, kādā veidā viņi varētu kaut ko pārvietoties vidē draudzīgāk. Un tas mēs pie šādām dzelteno vestu protestiem negribam nonākt. Ne? Kad mēs tagad ieviešam kaut kādu klimata politiku un tas cilvēks vienkārši iedzen kaut kādā strupceļā, kur viņi tiek sodīti, bet it kā ne par ko, bet viņiem netiek piedāvātas labākas iespējas, kā kaut ko darīt. Bet tas varbūt arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc ir cilvēku tāda negatīva attieksme, ka iespējams viņi ar savu iekšējo būtību saka, jā, es būtu gatavs pievērsties klimata ilgtspējas politikai, mainīt savu dzīves veidu, savus ieradumus, bet es saprotu, ka man tas, sit pa kabatai, un es to nemaz nevaru atļauties. Tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc cilvēki negatīvi tā kā uz to skatās. Tas noteikti tā ir, un mēs gan šī nedrošība, gan tās papildus izmaksas, ko tas varētu šīs politika ieviešana, ko varētu nozīmēt, ja, tas noteikti kaut kas tāds, kas cilvēks atbaida no šādām klimata, atbalsts klimata rīcībām noteikti tas nevairo. Ja. Un tāpēc tieši sociālo jautājumu integrēšana klimata politikas veidošanā, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs gribam saglabāt to cilvēku atbalstu šādām rīcībām. Viens no laikam tādiem skanīgākajiem jautājumiem, kas vienmēr ir izskanējis, ir tādi enerģētikas jautājumi. Vai no savas puses varētu izstāstīt, varbūt kādi ir lielākie mīti, kas ir dzirdēti vispār par enerģētiku vai, dezinformāciju kāda? Jā, enerģijā mēs Latvijā jau ļoti daudz ko esam izdarījuši, un arī sevišķi pēdējos gados, kad šīs enerģijas cenas bija ļoti strauji kāp, tad mēs daudz ko darījām attiecībā uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu, bet
man liekas, es nezinu, vai to var saukt par mītu, bet man liekas, tas viens no galvenām lietām, kas iztrūkst, ir viszaļākā enerģija ir tā, kas netiek tērēta. Ja? Un mēs vairāk koncentrējamies uz to, ka mēs pārējām no viena energoresursa uz citu resursu. Mēs aizstājam Krievijas gāzi, aizstājam ar citu gāzi vai dabas gāzi aizstājam ar saules un vēja enerģiju. Ja? Bet arī tur mēs sastopamies ar cilvēku protestiem, ka viņi negrib savu māju tuvumā šo ražošanu. Ja? Mums daudz vairāk būtu jādomā, varbūt, es to saucu par tādu nedaudz diētu. Ja? Mēs runājam par pārtikas diētu, ja? Kur mēs pa kalorijas skaitam un skatāmies, lai mēs netērējam par daudz. Tad attiecībā uz enerģētiku kopumā mums vajadzētu paskatīties, cik tad būtu tā pietiekamais enerģijas patēriņš, ja? Cik mums būtu vajadzīgs, lai mēs labi dzīvotu. Vai te mēs nevaram saskatīt kaut kādas līdzības. Respektīvi, domāt vairāk par to, kā mēs varam kopumā taupīt energoresursus. Bet, ja mēs apskatāmies uz enerģētiku kā valsts un drošības un neatkarības jautājumu, tas taču ir svarīgi, kādu enerģētiku izvēlās valsts un vai tas tiešām nodrošina valsts drošību un neatkarību? Jā, noteikti šie jautājumi ir cieši saistīti. Tagad mēs ar drošību visu kaut ko sasaistām. Ne tikai enerģētikas jautājums, bet Latvijā mums nav savu fosilo energoresursu. Ja? Mēs neiegūstam ne naftu, ne gāzi, ne ogles. Līdz ar to jebkura šo fosilo energoresursu izmantošana, tas ir imports, tas ir mūsu ekonomiskā politiskā atkarība no citām valstīm, bieži vien no valstīm, kas nav mums pārāk draudzīgas vai politiski, ekonomiski stabilas, ja, kas rada papildus riskus. Tad mums ir jādomā, kādā veidā, tad, ja mēs gribam šo enerģētisko neatkarību, vai vismaz reģionālā līmenī kopā draudzējoties ar Igauniju, Lietuvu, varbūt ar Ziemeļu valstīm, ja, veidot tādu plašāku reģionālu enerģijas nodrošinājumu tīklu, kas tad ir tās mūsu iespējas. Ja, un, mums ir šie Daugavas Hesi, ja, elektroenerģijas ziņā, mums ir biomasa, apkurs, ko mēs apkurē izmantojam. Ja, un tas lielākais attīstības potenciāls mums ir šie saules un vēja parki, ja, kurus mēs varam attīstīt. Kodola enerģija tāpat. Manā skatījumā nav labākais risinājums. Tas ir ļoti centralizēts enerģijas resurss. Ja. Mēs Ukrainā redzam, ap kodolelektrostacijām ir šie augstie riski. Ja. Vienmēr kāds mēģina apdraudēt viņus, ja, tādā veidā šantažējot viens otru par to, ja kaut kas notiks, tad tas būs plaša reģionāla katastrofa. Ja. Un tehnoloģiju ziņā mēs arī nepārvaldam šīs tehnoloģijas. Jā. Bet, ja mēs atgriežamies pie sabiedrības, ir tā, ka vairāk izskan tomēr, ka katrs sabiedrības loceklis ir personīgi atbildīgs par ilgtspējīgu patēriņu. Kāpēc ir tā, ka tomēr vairāk skandina, ka mēs katrs varam tur ieguldīt, nevis par tādu lomu, tādu sabiedrības kopumu vai vairāk runātu par tādām sabiedriskām kopuma aktivitātēm? Jā, man liekas, tas, ka mēs pārāk daudz vainu uzliekam individam, jo arī pētījumi, gan mūsu pētījumi, gan citi pētījumi parāda, ka cilvēki, mēs esam katrs, protams, individualitāte un brīvi savās izvēlēs, bet jebkurā gadījumā mūsu izvēles gala rezultātā kaut kādā veidā ir ierobežotas ar to, kāda infrastruktūra ir apkārt mums, ja, kādas mums vispār tās reālās fiziskās iespējas ir, vai mums ir nauda, vai mums nav nauda kaut kādiem risinājumiem. Ja. Un, kā es jau teicu, tad arī diezgan daudz ko nozīmē šīs plašākas sabiedrības vērtību uzstādījums, ko citi cilvēki, jo mēs esam tomēr sabiedriskas būtnes, ja mēs, lai arī mums nepatīk, mēs vienmēr sakam, ka mēs paši visu izlemjam, mēs bieži vien tomēr vadamies arī kaut kādā veidā tā intuitīvi varbūt no tā, ko citi par to domās un ko citi par to teiks. Un visas šīs lietas kaut kādā veidā tad sasaistās kopā. Tāpēc mēs nevarētu visu atbildību likt uz šo individu. Ja, kā es jau minēju to Francijas piemēru par dzeltenajām vestēm, cilvēku tā atbilde bija tāda, ka viņiem nav baigās izvēles. Ja, ka viņu izvēle tad ir maksāt vienkārši vairāk
par degvielu, ja? Bet viņiem citas alternatīvas nav, jo sabiedriskais transports nav kaut kas tāds, ko katrs no mums pats var attīstīt. Ja? Tas būtu tomēr jādara pašvaldībai vai valsts atbalsts ir vajadzīgs. Ja? Ko uzņēmēji dara, ja? Kādas tehnoloģijas un ko viņi nodrošina. Tas bieži vien iet pāri individu izvēlei. Bet tas tagad vairāk neizklausās pēc tā, ka mēs, valsts skandina, ka ir ilgtermiņa klimata, ilgtermiņa jautājumi, ka mums katram ir jāiesaistās, bet patiesībā tas, ko es tikko sadzirdēju, ka ne mūsu infrastruktūra, ne iespējams ekonomiskā situācija nemaz neatbilst tam, lai katrs iedzīvotājs tiešām pilnvērtīgi varētu visā iesaistīties, pat ar lielāko vēlmi, jo viņš vienkārši faktiski viņš vienkārši to nevar atļauties izdarīt. Jā, mēs, protams, tajā pašā laikā mēs esam arī ļoti radoši atrast visādus aizbildinājumus, kāpēc kaut ko nedarīt. Ne? Cilvēki ir ļoti kreatīvi šajā ziņā, un mēs vienmēr varēsim izdomāt, ka jā, es jau darītu, bet man tomēr tas un tas neļauj to darīt. Tā kā, man liekas, ir abas puses. No vienas puses mums ir vajadzīgs šis iedrošinājums, atbalsts, stimuls, tad uzrunāšana, ja, ka tas ir cilvēki grib darīt pareizi un grib darīt labi. Es ticu tam cilvēku labajai sirdī. Un tāpēc mums ir vajadzīgi gan tie labie piemēri, kā piemēram par ēku siltināšanu. Mums ļoti lēni tas iet šis process uz priekšu. Ja. Bet tas, ko mēs redzam no pētījumiem šajā ziņā, dažas lietas, kas cilvēkiem liekas visvērtīgākās no šī visa procesa, varbūt nav tas, ka viņi ietaupa naudu, jo tā nauda varbūt reāli netiek uzreiz ietaupīta, tāpēc, ka jāmaksā kredīts vai vēl kaut kas, tur tās papildus izmaksas veidojas. Bet tas, ka tā ēka ir sakopta un sakārtot, ja cilvēki ļoti novērtē tieši šo procesu. Un tad varbūt mums aicinot cilvēkus uz šo ēku siltināšanu, tiešām jāskatās, kas tad ir tās lietas, kas cilvēks uzrunā. Ja? Viņš tādā mārketinga mērcē to visu ietērpt, ja? Kā uzņēmumi bieži vien ne tiešā veidā saka, ka tev jāpērk šis un tas, bet kaut kādā veidā mēģina atrast, mēs tā varam teikt, tos vājos punktus, ja? To, kas tiešām cilvēku uzrunā un kas viņam rada šo interesi kaut kādā veidā iesaistīties. Ja? Jo bieži vien tā tiešā, skaidrā uzruna var nenovest pie tiem gaidāmajiem rezultātiem un gaidāmajiem mērķiem. Par energoefektivitāti un mājas siltināšanu mēs arī noteikti taisīsim raidījumu, kur pieaicināsim ekspertus runāt un stāstīt, un es ļoti ceru arī cilvēkus, kas ir izgājuši šim procesam cauri reāli, bet tas, ko šobrīd jau var redzēt, kad ir tie, kas jau ir veikuši šo procesu, teiksim, dzīvo jau siltinātā mājā, atjaunotā, ir ļoti apmierināti, bet tie, kas ir tie blakus kaimiņi, viņi parasti saka tos visu lielāko negāciju, ka viņi mēģina atrast tos sliktās lietas tur, ka māja iespējams viņa nav tik ļoti siltināta, rēķina ne tik ļoti samazinājās par apkuri un vēl vesela kaudze visādi dažādu argumentu. Un tad ir tāds sajūta, ka tie, kas jau ir izdarījuši, viņi to baudu ne tik skaļi saka, cik tas ir labi. Tāpat laikā tie, kas nav to vēl darījuši, meklē joprojām argumentus, kāpēc to nevajag darīt. Tā ir tāda. Jā, cilvēki mēģina varbūt attaisnot to savu rīcību vai bezdarbību, mēģinot atrast kaut kādus skaidrojumus un interpretācijas tam. Bet es piekrītu, ka tas labajam piemēram ir liels spēks, un šos labos piemērus mums vajadzētu vairot, un cilvēki bieži vien uzticās tiešām viens otram vairāk. Varbūt mēs jau pēc aptaujām arī redzam, ka politiķi varbūt nav paši uzticamākie runas vīri sabiedrībā. Ja cilvēku tā uzticība politikai ir diezgan zema, bet kaimiņam varbūt mēs uzticamies vairāk. Un ja tas kaimiņš nāk un stāsta, kāda viņam tad ir tā dzīve pēc renovācijas, ja, pēc siltināšanas, tur noteikti var atrast labus piemērus, un tas var noteikti stimulēt, veicināt arī pārējos iesaistīties. Un to Valmiera, dažas citas pilsētas, ja, kur šī ēku siltināšana ir gājusi plašumā, tur tieši, man liekas, šāds ceļš ir
iets, ja, kur no mutes ausī, kā saka, kaimiņš kaimiņam stāsta šo labo piemēru, pašvaldību veido skaidrojošu, atbalstošu sistēmu, ja, kas ļauj, jo bieži vien tur ir dažādi šie birokrātiskais procesi, kas ir jāaiziet, dažādi papīri jākārto un citas lietas, kas prasa ļoti lielu laika un uzmanības ieguldījumu. Cilvēkiem varbūt nav interesi un laiks ar šo nodarboties. Jo patiesībā jau tās, varbūt man ir interesi skatīties futbolu, nevis domāt. Jo katram ir 24 stundas dienā, ne? Un tad, ko mēs ar šīm 24 stundām gribam darīt, tad tas jau ir mūsu izvēles. Un skaidrs, mēs nesagaidām to, ka visi cilvēki tagad domās tikai par enerģijas jautājumiem, vai tikai par dabas aizsardzības jautājumiem, vai ko tam līdzīgi. Mums jārada tā vide tāda, lai cilvēki var dzīvot šīs labās dzīves, kas viņiem liekas vērtīgas un piepildāmas, tajā pašā laikā nenoplicinot enerģijas resursus vai dabas resursus. Tāpēc es domāju, ka mēs varbūt pārāk daudz šīs atbildības mēģinām uzlikt uz individu, ka viņam tagad viss ir jāizvērtē, jāizlēmj un jābūt, mūsdienās ir ļoti daudz pienākumu. Jārūpējas par veselību, jārūpējas par savu izglītību, visu mūža garumā, nepietiek tikai aiziet uz skolu 1.9. klases, vai ne? Un visās citās jomās mums visu laiku viss ir jādara, un daudziem var likties. Pārāk daudz no mums tiek prasīts, ja, ka mēs vienkārši gribam kaut kādas lietas darīt. Tās, kas mums patīk adīt vai futbolu skatīties vai vēl kaut ko darīt. Jā, galvenais, laikam, kas katram klausītājam būtu jāsadzird, ka ja mēs iedziļinamies, ja mēs mēģinām saprast, kā tas notiek, ka tas mūsu maciņam nāk par labu, tā kā nākotnē un pamazām to visu strādāt. Bet, Jāni, man tāds jautājums, ko jūs labi varētu teikt par aprites ekonomiku Latvijā? Kā mums veicās? Es domāju, mēs vēl tādos bērnu autiņos esam aprites ekonomikas kontekstā. Arī šeit, līdzīgi kā runājot par enerģētiku, ir vairāki mērķi. Viens būtu samazināt resursu patēriņu un radītu atkritumu daudzumu, un tur mums veicās ļoti slikti. Jā, mēs patērējam katru gadu vairāk resursus, mēs radām arvien vairāk un vairāk atkritumus. Ja? Šajā ziņā, līdzīgi tāpat kā enerģētikā, ja, mēs neejam to pietiekamības līmeni, mēs par to diētu galīgi nedomājam. Mēs jo vairāk, jo labāk ar šādu skatījumu. Varbūt neapzināti, ja, bet tie cipari to parāda. No otras puses, mums, protams, attīstās gan atkritumu šķirošana, gan pārstrāde dažādās jomās. Un tur, protams, arī ir dažādi izaicinājumi, un ir tāpat cilvēki, kas saka, ka tas ir bezjēdzīgi, vai es to negribu darīt, un mēģina atrast visādus attaisnojumus tam, bet, man liekas, kopumā arī, ko aptaujas rāda, tad lielākā daļa sabiedrības jau zina, ka šī ir pareizā atbilde aptaujā. Ja? Tas nenozīmē, ka viņi tiešām tā rīkojas, bet viņi zina, kas no viņiem tiek sagaidīts, ja? Ka mums ir šie atkritumi pēc iespējas kvalitatīvi jāšķiro, lai viņus pēc tam tālāk varētu izmantot. Kaut gan, man liekas, ka skaitļi rāda, mēs joprojām esam zem 10% no visiem resursiem, kas tiek atgriezti pārstrādē. Ja? Lielākā daļa dabas resursu joprojām tiek tādā lineārā veidā, mēs viņus iegūstam, pārvēršam pa precēm, ja? Un tad viņi nonāk atkritumos vai tiek sadedzināti. Ja? Tad tā lineārā plūsma mums tomēr dominē. Tas, ko vienmēr saka, lai mainītos kaut kādi ieradumi, paradumi, ir jāpaiet paudzēm, un tam pamazām ir jāmācās. Un šobrīd, vismaz tas, ko novērojam, ka bērnu dārzos jau no mazotnes bērniem ļoti daudz par šīm lietām ir stāstīts. Ja? Un vai tas tomēr nevarētu būt kā secinājums, ka mainoties paudzēm, pieaugot jau mūsu bērniem, arī attieksme mainīsies, un tā kā tas iet uz labo virzienu, šis viss gan atkritumu šķirošana, gan aprits ekonomika kopumā? Man liekas, ka ļoti lēni. Un arī tas, ko aptaujās mēs redzam, ka tie atbildīgākie ir nevis bērni, vismaz nevis jaunieši, ja, kas tagad ir beiguši skolu. Nezinu, pēdējos 20 gadus man liekas, skolās runājam par atkritumu šķirošanu, par aprits ekonomikas kaut kādiem jautājumiem. Ja. Tās vairāk ir sievietes 30, 40 gadu vecumā, ja, kas vismaz socioloģiskos pētījumos parāda gan kompetenci, gan arī saka, ka viņas dara
visādi šīs šķirošanas, atkrituma mazināšanas lietas. Ja. Tie nav jaunieši 20 plus gadu vecumā, kas it kā ir tikko no skolas iznākuši. Mēs arī ar skolām esam diezgan daudz strādājuši. Un tur mēs varam redzēt, ka jaunieši bieži vien viņiem tās izvēles ir mazas, viņu ietekmes pašas ir mazas, un viņi ir varbūt tādi ambiciozāki dažādās lietās. Un viņi saka, jā, viņi darīs to, bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek tālāk, tad bieži vien beidzot skolu, sākot strādāt, veidojot ģimenes, viņi aizmirst, noliek otrajā plānā dažādas šīs vērtības, un citas lietas nāk priekšplānā. Ja? Mēs, man liekas, diezgan esam tādi spējīgi pārbīdīt dažādas šīs vērtību jautājumus un nolikt. Tas nenozīmē to, ka mēs aizmirstam to, ja, bet to, ko mēs skolā esam strādājuši. Un, protams, sabiedrība jau nav viengabalaina, ja mēs esam katrs savādāks. Bet liela daļa arī bērni, piemēram, mēs Rīgā strādājam ar jauniešiem par mobilitātes jautājumiem. Ja. Lielākoties viņi redz, ka pēc 5 gadiem viņi pārvietosies ar privātu automašīnu. Tagad, protams, viņi visi brauc ar sabiedrisko transportu vai ar velosipēdu, ja, tāpēc viņiem nav tādas iespējas. Vai arī vecāki viņus kaut kur ved. Ja. Bet nākotnē viņi tomēr redz, ka tā automašīna ir tas labākais veids un ērtākais, un viņi to saskata kā tādu gaismu. Bet ja viņi saskata, ka tas ir elektroauto, tātad, ja viņi jau domātu šajā virzienā, ka tas ir elektroauto, kas viņiem būs privātais, jo tas, man liekas, ir pilnīgi normāli, ka jaunietis redz un sapņo gan par to, ka viņam būs ērtāk pārvietoties, gan par savu mājokli, gan karjeras izaugsmēm, bet ja viņa domāšana jau šobrīd tā kā papildināt, ka jāpērk elektroauto? Jā, tas varētu būt viens virziens, un arī, protams, tur mēs arī redzam, ka tā rīcība politika tādā virzienā attīstās. Norvēģija, laikam, ir viena no līderēm pasaulē elektroauto iegādēja tuvu pie 90%. Jaunu automašīnu, vai pat vairāk nekā 90% šķiet, tāpēc statistikas bija jaunu automašīnu nopirktas tiek kā elektromašīnas, ja? Un tas, protams, tad maina, tad mēs kaut kādā veidā arī iesaistamies tādā plašākā virzienā, kā sabiedrība iet, un daudz cilvēku, protams, grib arī izmēģināt dažādas jaunas lietas, ja? Jaunieši sevišķi, visas šīs jaunās tehnoloģijas, jaunās iespējas, ja viņiem ir rocība to darīt, ja, tad viņi noteikti labprāt arī to dara. Ja mēs apskatāmies tomēr vēl no jauniešu skatu punkta, kā ir, vai vajadzētu kaut ko mainīt tieši izglītības sistēmā un papildināt mācības par klimata ilgtspējas jautājumiem, par to, kā mēs varam veidot aprites ekonomiku labāk, vai būtu kaut kas jāmaina arī izglītības jomā? Pašlaik vides izglītība ir integrēta, un arī strādājot augstskolā ar studentiem, es redzu, ka ir diezgan lielas atšķirības dažādās skolās, no kurienes jaunieši nāk. Vienā skolā varbūt ir vairāk par šiem vides jautājumiem runāts, un citā mazāk. Jo kā integrēts priekšmets, principā mēs par vides aizsardzības jautājumiem sagaidām, kad runās gan angļu valodas stundās, ja, gan fizikā, gan ķīmijā, gan ģeogrāfijā, gan varbūt arī latviešu valodā un vēl kaut kur. Ja, jo mēs angļu valodā varam lasīt kaut kādus tekstus par klimatu pārmaiņām vai par aprites ekonomiku. Fizikā mēs varam mācīties un saprast dažādas tos fizikālos procesus. Ķīmijā mēs varam, runājot par oglekļa ciklu, runāt par klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Tā kā, bet skolotājiem, pasniedzējiem skolās ir ļoti liela izvēles brīvība veidot to saturu. Mēs pat sportā varbūt varam integrēt, ja, klimata pārmaiņu jautājumus, bet tas ir atkarīgs no skolotāja un cik skolotājiem pašiem šie jautājumi interesē, tad no tā ir arī atkarīgs tas rezultāts, vai jaunieši par to ir dzirdējuši kaut ko, vai pirmo reizi atnākot uz augstskolu kaut kur mācās, bet piemēram augstskolās visās mācību programmās ir obligāts priekšmets vides aizsardzība un civila aizsardzība.
kas ir jāmācās visiem. Tagad es esmu lasījis šos kursus gan datorikas fakultātei, gan juristiem, gan citiem. Tad es redzu, ka vienmēr grupā ir kādi jaunieši, kuri ir ļoti zinoši, kuriem varbūt no skolas, varbūt paši privāti arī interesējās par šiem jautājumiem. Un cilvēki, kas pirmo reizi vispār kaut ko uzzina, kas varbūt gājuši tajā pašā skolā, bet neko par to nav dzirdējuši. Tā kā atšķirības, es domāju, tajā mūsu zināšanu līmenī ir ļoti, ļoti lielas. Jebkuras izmaiņas tās tomēr arī nes papildus izmaksas. Ja tagad būtu jāsalīdzina, kas lielākas izmaksas nes ilgtspējīgas izmaiņas, ja mēs ieviešam, vai tomēr bezdarbība nākotnē, ja mēs tādā lielākā periodā skatāmies? Šis ir daudz vērtēts un analizēts, varbūt ne tieši Latvijā, bet pasaulē un Eiropas Savienības līmenī. Un ir dažādi šo ekonomistu novērtējumi, kas diezgan viennozīmīgi saka, ka nākotnes izmaksas no bezdarbības ir daudz lielākas. Ja mēs neko klimata pārmaiņu, piemēram, kontekstā nedarām, tad nākotnē mēs pat 10% no iekšzemes koprodukta varētu zaudēt dēļ klimata pārmaiņu radītajām ietekmēm, dažādiem ekstremāliem laikapstākļiem, pasaules okeāna ūdens līmeņa celšanās, piemēram, kur ir dažādas prognozes par to, cik strauji tas varētu celties, bet ja tas ceļās par vairākiem metriem, tad lielākā daļa pasaules lielo pilsētu būtu zem ūdens. Ja? Tāpēc, ka mums patīk, cilvēkiem vienmēr ir paticis dzīvot pie ūdens, un lielās pilsētas bieži vien tiek būvētas upju deltās, tur, kur kādreiz kuģošana attīstījās. Ja? Tur arī tirzniecība un šīs lielās pilsētas, tas varētu apdraudēt miljoniem cilvēku dzīvību. Ja? Ar to saistīts. Piemēram, Bangladeša, kas ir līdzīgi kā Nīderlande, ļoti zem ūdens līmeņa, varētu teikt, tāds liels purs, bet tur dzīvo vairāk cilvēku nekā Krievijā. Un, ja viņiem visiem būs jāpārceļās dzīvot kaut kur citur, tas, protams, radīs milzīgus ģeopolitiskus izaicinājumus. Ja? Lielākā daļa no viņiem droši vien gribēs braukt kaut kur uz Eiropu vai uz Ameriku, kur ir augstāks dzīves kvalitāte. Ja? Un mēs zinām, kā pēdējos gados mums ir gājis ar migrācijas politikām. Ja? Daudz no šīm klimata ietekmēm rāda vai nu tūlītējas ļoti skaidrs tādas izmaksu, vai arī skaidrs izmaksas mums, kas mums jāmaksā par seku novēršanu, vai arī tādu nedrošību un nestabilitāti. Un tas, man liekas, bet, kā mums arī latviešiem ir teiciens, labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Ja mēs bieži vien to nākotni ļoti diskontējam, ja mēs mazāku vērību pievēršam, kas tad zina, kas tur pēc 10 gadiem būs vai pēc 20 gadiem? Varbūt, ka nekas nav. Varbūt mēs paši arī sev mēģinām iestāstīt šādas lietas, lai sevi nomierinātu. Ja, jo tomēr mums tā cilvēciskā drošība, miers liekas ļoti, ļoti svarīgs. Un tāpēc bieži vien mēģinām ignorēt un neredzēt to, par ko zinātnieki runā, par ko mēdīji runā, ja, kas tiek norādīts. Mēs, man liekas, nepietiekami mākam. Mēs interesējamies par nākotni, bet tajā pašā laikā nepietiekami spējam viņu novērtēt un tos riskus ņemt vērā. Jā, tagad šobrīd apkopojot mūsu sarunu, gribas teikt tā, bezdarbība mums izmaksās vairāk, tāpat laikā šis spiediens no augšas, kā mēs sakam, mēs to vairāk uzskatām kā sodu, nevis iespēju. Ko darīt tad, lai cilvēki šīs lietas, ko mums dod gan politika, gan zinātne, uztvertu, ka tā ir iespēja kaut ko mainīt par labu, nevis, ka tas ir sods, kas ir uzlikts no augšas? Jā, es domāju, ka vairāk un vairāk mums jāmēģina sasaistīt šīs rīcības konkrētām mūsu iedzīvotāju vajadzībām un iespējām. Kā jūs jau minējāt, tad mums nav fosilo energoresursi. Ja? Tā mums vienmēr ir ekonomiski neizdevīgi no ārpus šos resursus importēt un ievest, ja mēs atdodam savu naudu citām valstīm. Citiem uzņēmumiem, ja? Mums ir jādomā par to, kā mēs varam izmantot šos savus vietējos iekšējos resursus. Mums nevajag aizmirst par šo sabiedrības nevienlīdzību, ja? Kas ir rūpēties par to, lai veidojam tādu tiešām infrastruktūru
politisko, šo rīcību politikas vidi, ja, kas atbalsta cilvēku izvēles, nevis pārmest cilvēkiem par to, kā viņi dzīvo savas dzīves, bet radīt viņiem iespējas izvēlēties šos vidē draudzīgākos risinājumus. Tas nav, protams, vienkārši, bet izklausās varbūt vienkārši. Jā, Jāni, paldies. Tas, ko es no šīs sarunas noteikti paņēmu, kad tātad mūsu bezdarbība var izmaksāt mums ļoti dārgi, ka tas, ko mums sniedz gan zinātne, gan politiskie lēmumi, tā ir mūsu iespēja. Un mums tas ir jāņem vērā, lai mēs katrs varētu ietekmēt klimata ilgtspējas jautājumus. Ko gribētos sarunas noslēgumā vēl pateikt mūsu klausītājiem, kas ir tas svarīgākais, ko vajadzētu sadzirdēt? Jā, es aicinātu cilvēkus tiešām ieklausīties zinātniekos, kas ir pētījuši un analizējuši šīs lietas, nemelot arī sev. Bieži vien mēs daudz ko arī sev nepastāstam vai noslēpjam. Būt diezgan atklātiem par šiem jautājumiem un arī godīgi izteikt savas bažas, ja, kas arī manuprāt, politiķiem, nevalstiskajām organizācijām ir svarīgi laicīgi sadzirdēt cilvēkus un ieklausīties vienam otram. Paldies, Jāni, par sarunu. Un paldies mūsu klausītājiem, kas arī mūs šodien klausījās. Un atcerēsimies, bezdarbība izmaksā dārgi. Tas, ko mums sniedz zinātne un politiskie lēmumi, tā ir mūsu iespēja. Un ilgtermiņa klimata jautājumus mēs varam ietekmēt katrs, ik viens mūsu ikdienas darbos, mūsu rīcībā un mūsu iekšējos paradumos. Paldies, visu jauku un tiksimies nākamajā raidījumā. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.